Čau, meitenes! Jūs ziniet, es vienu dienu biju sēdējis un domājis par to, kāpēc sēdējis jau kurš cilvēks, kurš iet ditvos, ir ditvs. Bet ditvs ir vīriešu dzimts vārds, kas man prāt ir bišķīt negodīgi pret jums meitenēm. Līdz ar to es nopratu, ka jebkura meitene, kas iet ditvos, ir ditvene. Bet ko nozīmē šis vārds? Ko nozīmē būt ditvenei? Ar ko atšķiras parasta pirkstīgā meitene no ditvenes? Līdz ar to es paprasīju mūsu pašpārvaldes džekiem palīdzēt man sadomāt to, kas raksturo jūs. Un tas ir tas, ko mēs kopīgiem spēkiem esam sadomājuši. Ditvene var ar vienu roku uzprogrammēt programmu Paskālī un ar otru sāorganizēt tejas vakaru saviem pašpārvaldes biedriem. Īsta ditvene māk uzprogrammēt kūku, kā arī tikai ditvos meitenes virtuvē visu ir automatizējušas ar Paskāla palīdzību. Ditvos mācās tikai drosmīgākās meitenes. Ne katra spētu studēt fakultātē, kur grupās ir 90% ir džeki. Tikai ditvos meitenes atcerās vīriešu dienu, un tam par godu uzcep keksu. Un mūsu paša Berija vārdos tikai ditvu meiteņu smaids liek aizmirst par visiem fatal errors. Tāpēc es visu datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentu pašpārvaldes vīriešu vārdā gribētu jūs apsveikt ar 8. martu. Un es ļoti ceru, ka šī diena priekš jums būs ļoti skaista, saulaina, priecīga un atmiņā paliekoša.